Tad vienkārši otrajā ātrumā un mest sānus. Jā, jo viņam ir aizmugures piedziņa. Pareizi? Pareizi, benzīns un aizmugurējā piedziņa. Jā, šis ir vēl tas retais Opels ar aizmugures piedziņu. Šitais ir viss tas prikols, jo kādreiz pirmo mašīnu visi gribēja žurku, jo lēta, benzīns aizmugurējā piedziņa manuāls, bet žurkas vairs neeksistē. Tad rekur pa 1000 var dabūt to pašu formulu, tikai Opel izpildījumā. Un kas vēl būs labāks nekā žurkai no tiem pašiem gadiem, tev ir plašāks salons, mīkstāki beņķi. Nu šitas ķipa tā kā limuzīns skaitījās, nu ne gluži, bet luksus viņš bija skaitījās. Jā. Šitais ASV marketā ir Cadillacs. Jā, ne, viņš ir, pa čotnīs. Tās durvis arī riktīgi smagas un biezas pašas krīt ciet pilnīgi. Jā. Šits ir pat 2 litrīgais. Nē, taisīs viņam vajag no salona kaut kā no atslēgas. Nu labi, bagažnieks bija ietilpīgs, ja es pareizi atceros. Šitais vēl ir krūtais motors, ja viņš ir 2.2, 16 vārsti viņam ir. Un vēl tas Omega ir raksturīgais, ka viņam te aizmugurē riteņi tā bišķu zāra, tā zem leņķa tā kā bija. Bet no aizmugurēs beņas vispār ir tā kā dīvāns. Reāli komfortabls auto. Jāsaglabā vēl šie 5 gadi un tad jādabū vēsturiskais status un jākop. Šis ir pārāk labs eksemplārs. Nē, šis ir. Es esmu pētījis to Omega marketu, kad viņas ienāk pārdošanā. Un par 1000 tu parasti pēdējo miskasti var nopirkt, bet šitā ir stīgā salīdzinoši. Šitā ir tik svaiga salīdzinoši par 1000. Labs investējums. Kāpēc viņš šeit stāv, Oskar? Tas ir labs jautājums. Viņi gaida savu īsto pircēju. Un tas var būt tu?